Čau visiem! Beidzot pēdējā epizode visā kārtridžu sāgā. 4 epizodes. Pēdējās ir ritīgi garas, tāpēc, ka es redzēju, ka, ja es taisu īsus video, tad man tas iet pārāk ilgi, man nav pacietības, es nevaru saņemties un tā tālāk. Tos kārtridžus daži domā, ka tā ir mana kolekcija. Nē, man vispār nav dzelteno kārtridžu. Tos kārtridžus uz retro istabas minifestu atnesa viens mans draugs, PPK viņu sauc. Un tie ir PPK kārtridži, un es paskatījos uz to kolekciju, un es biju redzējis, ka viens krievu puika, Kulthards, laikam viņam ir iesauka, taisīja tādus interesants video, kas man patika, kur viņš ņem dzeltenos kārtridžus, šos te klonu kārtridžus un sprauž konsolē, un tad runā par tām spēlēm. Man tā ideja baigi patika, man likās, ka ritīgi forši, es arī uztaisīšu tādus video. Un tāpēc milzīgs paldies manam čomam PPK par šo iespēju, un beidzot pasākums ir galā. Es viņam rīt vai parīt aizvedīšu visus kartridžus un miers, un šis sāga būs noslēgusies. Bet man patika tāda neliela tradīcija šajos video apspriest iepriekšējā video komentārus. Aros Spēle raksta, kā var nenoskatīties katru tavu epizodi? Vispār easy, paprast manai sievai, neskatās. Laurais 1027 prasa, kāpēc tu filmē ekrānu, nevis izmanto Elgato uztvērēju karti, lai rādītu kvalitatīvi? Izskatās tīzli, visādas strīpas un sliktas gaismas. Man nepatīk, taisi labāk. Redzi, Laurais, lieta ir tāda, ka jā, man ir šī uztvērēja aparatūra, un tas izskatīsies nenormāli labi. Es varu spraust tās spēles RGB konsolē, ar upscale ir izspiest viņas milzīgas, un tad nenormālā kvalitāte iebāzt YouTube ar tādu rāmīti. Šeit taču runa par dzelteniem kārtridžiem, par autentiskumu, par samazinātu kvalitāti, par māku priecāties par zemes kvalitātes pasākumu. Tas arī ir iemesls, kāpēc viss video tika filmēts ar šo te oriģinālo Famicomu. Viņš nav nekādi modificēts. Viss, ko jūs redzējāt, ir bez upscale ar šiem te 3 banāniem. Es gribēju, lai paliek iespējas, ka mēs kopā sēžam istabā un nočikojam spēles. Tas bija tas, ko es gribēju panākt. Spēlējam, apspriežam, priecājamies. Es tagad tikai pamanīju, ka man mobilajā telefonā AI piedāvā latviski atbildēt uz visiem komentāriem, un viņš Osis 501 raksta, kā vienmēr izcili, tikai lūdzu nekur nepazūd. Tev ir savs mazais fanu pulks. Milzīgs paldies, bet ko man piedāvā AI atbildēt? Nē, es negribu lasīt, tas ir pārāk salkani. Cheesy, fū. IC Logi. Wow, retro kanāls latviski, viennozīmīgi sub. Šis ir šausmīgi. Es kā 10 gadus vairāk taisu tos video, pār pa 200 video par retro stafu, un liekas, šis ir viss, šī ir mana auditorija, un šie ir cilvēki, kas noskatās dažreiz mans video, un kāds jau šobrīd tikai atklāja man kanālu. Jā. Raiti C1. Labs apskats. Nezinu, vai es spēlēju, bet atceros, šitās man patika. Ikari, Neketsu Kouko Dodgeball Boo, Soccer Hen, saucās Goal 3 un Castlevania. Jā, Ikari ir zināma spēle, tas no augšas Ikari Warriors. Viņš tāds, es saprotu, ka ir pat, kas viņu spēlēs un izgājis, bet viņš šausmīgi ilgi un grūti. Man liekas, ka tas Neketsu Kouko Dodgeball, es to saucu par tautas bumbu, un man liekas, tie mazie cilvēciņi, kas spēlē tautas bumbu, man šausmīgi patika. Tā ir vienīgā tā spēle, ko es ar maziem cilvēciņiem esmu spēlējis. Tālāk jūs redzēsiet spēles ar šiem maziem cilvēciņiem, sapratīsiet, par ko es runāju šajā pašā video. Castlevania, Castlevania. Tas ir, protams, AAA, tas ir, masīvs gabals. Boka Retro Games raksta angliski. Man bija viens šāds kartiņš visu mūžu. Un tur iekšā bija 33 spēles, kuras atkārtojās. Un viņš uzskaita tās spēles Classic, Excitebikes, Battle Tanks, un iepriekšā video iznākšanas brīdī viņam bija dzimšanas diena. Apsveikumi Bokam. Artūrs Latvien 2946. Atceros sīks krāja latu, lai ogrēji iet uz veco TC pie tantuka pirkt kaseti.
Man liekas, ka tirzniecības centrs, viņš domā, vecais TC vai tautas centrs. Bet mums visiem tā pieredze līdzīga. Es arī krāju latu. Es tikai negāju pie Tantuka, es gāju uz sporta pili pie Ončika. Retro istaba raksta. Te Andrejs, kas notiek? 45 minūtes, šis jau jāplāno, kā kino vakars. Jā, es teicu, es gribēju pabeigt. Baigie maratoni sanāca. Pionieris raksta. Cik atceros, tie kārtridži ar pilieniem jau 90. izbeidzās pēc dažām spēlēšanas reizēm. Tāpēc varbūt arī saglabājušies vizuāli tik labi, nobeidzās un neviens vairs nespēlēja. Ļoti iespējams. Tas tiešām ir iespējams, ka viņi vienkārši sen jau ir beigti, tāpēc nav ne diluši, ne paskrāpti. Starp citu, jā. Viņiem pat nav nodiluši tas kājas. Kārlis Strautiņš raksta. Tas, kā tas 9999 nokrita, uzreiz bērnības flashbacks izsauc, vai ne? Tas ir pilnīgi visiem, tie deviņnieki. Un viņš tā, un uzreiz aiziet tā. Man čomi zināja, man Discordā čomi zina, kā tā melodija saucās. Tās, kur meitene un puika upes malā redzēsiet. Vadātājs 666 raksta. Sekros bija baigi grūta. Tur bija jābrauc vienkārši līdz finišam. Mega grūta spēle, bet izgāja. Apsveicu. Es neesmu nekad Sekrosam redzējis beigas. Bet tagad skaidrs, vismaz tagad mēs zinām, ir vienkārši jābrauc ilgi līdz galam. Arturs Jankovskis raksta, Metal Gear bija labs. Es neesmu spēlējis Metal Gear uz NESa. Es zinu, ka viņš ir uz MSX Plus, ja nemaldos, arī esot vēl labāks. Kojima laikam oriģināli viņu MSX-am taisīja. Tieši tai plus versijai. Jānis Liepiņš, Čaujanka. Tam kazino beigās dāma aiz aizkariem parādījās, ja uzvarēja. Jā, es to zinu, un man liekas, es negribu tagad paskatīties un spoilot, bet man liekas, ka viņa bija vannā. Mr. Craven, kāda ir retākā spēle no tavas NES kolekcijas? Es atceros, bija spēlējis NES games tādus kā Bonk's Adventure, James Bond GR, Ninja Cat un Raigar. Man redzi, šeit šie te ir Sega Master System kārtridži. Man viņi patīk vizuāli. Tas, kā viņi ir noformēti. Viņi tā kā tādas burtnīcas lapas. Redzi? Un tāpēc es viņus kolekcionēju. Bet tā ir vienīgā konsole, kurai es ļoti slinki un lēnām, bet krāju kartridžus. Pirmkārt, kartridži ir šausmīgi dārgi. Jā, man tās naudas ir, cik ir. Bet arī tas, ka tad, kad es sāku vispār ar šīm kolekcijām nodarboties, mēs bijām 4 cilvēki purciem 3 istabniekā. Un tās konsoles bija sabās visur, un man nebija vēl vieta kartridžiem. Iemesls, kāpēc man nav spēļu šīm visām konsolēm, kuras man ir salīdzinoši daudz visos stūros sabāsts, bija sākotnēji tieši vieta. Tagad jau cena, bet pirms tam tā bija vieta. AKXN6DS. Tev ir īsts Japāņu Famicom? Un tas var spēlēt pirātu kartridžus? Jā, man ir daudz visādas īstas konsoles. Kaut kur atpakaļ bija pat vecs video, kur es vienu gadu biju uztaisījis apkopojumu kāds. Man ir šobrīd daudzas ir nākušas klāt. Šis visas ir, man vēl tur aiz muguras. Tas nav tikai kastes, tās ir konsoles, bet mani bišķiņ pārsteidz, ka tevi pārsteidz, ka Famicom spēlē dzeltenos kartridžus. Tur nav nekā oriģināla. Tie ķīnieši neko neizdomāja. Viņi burtiski kopē. Tur līdz maperiem, līdz atmiņas struktūram, tur viss ir nokopēts. Vienīgais tas, ka viņiem tie čipi ir lētāk izpildījumā, tie pilieni un tam līdzīgi. Bet tur nav nekas savādāks. Jā, dzeltenie kartridži strādā. Mans draugs Retro istabas Discordā arī uzrāvās kartridžam, kurā iekšā Tengen Tetris strādā tieši uz Famikloniem, tiem žilitoniem, visiem pārējiem, Famiklons. Tāpēc viņi tā saucās, bet nestrādā uz oriģinālā Famicoma un uz NESa, protams. Tas ir kaut kas interesants. Es arī zinu, ka ir daži kloni, kuriem nestrādā Everdrive. Tā ka viņi nav tur 1-1 ar oriģinālajām konsolēm. Viņi ir ļoti, ļoti līdzīgi. Un jā, strādā, protams. Arī oriģinālie Famicom kartridži strādā uz kloniem. Tas ir viens un tas pats. 1, 2, 3, 1, 2.
Kas ir palicis? Pēdējais piegājiens. Bļāviens. Sagāzīšu. Šitāda kaudze un šitāda. Man liekas, kāda 20. Kaut nu būtu kāda nemazā spēle, kuru var ilgāk paspēlēt. Nu, reāli gribās uzgēmot. Jo es, kad rādu, zin kā, es sagriežu to video tā, lai, reku par šito spēlīt iet runu. Bet patiesībā jau man rītīgi gribās uzgēmot. Un tas pēdējais video, trešais, jā, viņš bija 70 gigabaiti. Viņš bija kaut kādas 2,5 stundas tas video. Jo patiesībā, kā es daru, tad, kad viģiks iet, un es tur kaut ko saku, es redzu skaņu celiņā, ka es kaut ko runāju, bet ļoti daudz ir tāda satura, kas vienkārši jāgriež ārā, jo es aizspēlējos. Man īstenībā patīk tās spēles. Tas nav tikai tā, ka es eju cauri kolekcijai. Man tiešām patīk, ka viņas spēlē, man liekas, baigi jautri. Ķeramies klāt. Bet es jau tagad redzu, ka daži tie kartiņi izskatās baigi līdzīgie. 66 in 1 super game. Un šitie te numuriņi, KD6130, viņi pat kaut ko nozīmējot. 2 lati, 65 centi, dārgāks. F1 Race, Balloon Fights, Challenger, Galaxian, Circus Charlie, protams, Lunar Balls un Skydestroyers. Es pēdējā viģikā sapratu, ka man nepatīk, ka es piezūmoju to ekrānu. Kas ir Challenger? Text sleepy! Level uzliekam maz, round 1. Stop the Express. Kas tas ir? Es sist nevaru, es varu sist. Tā, es nokritu no vilciena. Es tiešām pirmo reizi redzu tādu spēli. Un atkal teksts ir slīpi. Kā viņi to panāca? Tā izskatās pēc meitenes no Zvaigžņu kariem. Redzi tur priekšā? Kāpēc viņa pazuda? Redzi viņai tās... Kā tas saucās, tās bulkas matu vietā? Man jāiet uz vilciena aizmuguri? Uzrakstiet kāds, ja jūs esat redzējuši šādu spēli. Challenger was originally planned as part of ZX Spectrum game, blah, 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 Commodore MSX, uz Famicom, Game Boy Advance un tā tālāk. Plot. Tas Challengers ir arheologs, kurš cenšas izglābt princesi Mariju no sliktā bossa Don Voldorado, vietā, kas saucās Plesioland. Spēlētājs vada galveno tēlu, Challengeri, un viņam jākustās mērķa virzienā. 1., 3. un 4. līmenī, pieskaroties jebkuram pretiniekam, tu mirsti. 1. līmenis saucās apturi ekspresi, to vilcienu. Bla, 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 Voldorado, kaut ko tur, cuts the connection between the rare train cars and escape. Kas man jādara? Uz priekšā? Nav jāiet uz priekšu. Ir jāiet uz vilcienu beigām. Es visu darīju pareizi. Real-time action adventure. 85. gads Hudson sauc. Es uzlikšu visu vieglāko līmeni. Pretinieki nav vispār. Labi, tā ir otra galējība. Tā, un kur vilciens beidzas, es iekāpu iekšā. Tā, man jāpieliecās zem šīm ugunīm. Kur viņš man nostum. Vispār šitiem spēlēm ir baigi veselīgi izlasīt manuālu, kas nāk spēlē līdzi. Search the Princess. Es varu iet mājā? Nevaru? Nevaru. Man jāsameklē, kur ir princese. Es varu iet arī te. Ala kaut kāda. Un šis ir diezgan interesanti. Kas ir te iekšā? Get keyword. Kas bija? Nav bieži, ka es ieraugu spēli, kas izskatās salīdzinoši forša, un es nekad neko tādu neesmu redzējis. Jo, liela daļa spēlēm nesam. Es vismaz esmu vai lasījis, vai redzējis kaut kādus citus apskatus. Un tas ir tas keywords. Un man tagad visdrīzāk vajag tikt apakaļ, vai ne?
Ok, tas nebija tik grūti. Kaut kā man liekas, tur tās mājas, varbūt tajās mājās bija kaut kāda lielāka jēga. Es te tagad vazājos vienkārši pa purviem un mežiem. Un cik tālu es tā aiziešu. Es redzēju tajā aprakstā, ka spēle patiesībā ir tāda, ka, izejama. Jā, tas leciens ir jāizplāno tā, lai tu neesi par augstu, tā, kad tu piezemējies, lai tas kritiens pēc tam nesanāk par ilgu. Un tas ir viss, un te vairāk nekā nav, vai ne? Un es atrodu tos keywords, bet atslēgas vārdus, bet ko viņi dod? Man jau nav nekāda teksta, es nekur viņu nevaru ievadīt. Ok, te ir vēl vesela sala. Balloon fights. Šis balloon fights, īstenībā, viņš sākumā bijis spēle saucās Joust. Tur tādi, strausi skrien. Tādi mistiski dzīvnieki. Jā, bet ja te ir 66 spēles un viss tinās uz priekšu, vai tas nozīmē, ka es varu paskatīties kādus tālākus līmeņus Challengerim? Real-time action adventure. Kāda ir atšķirība? Priekš kam te tās ir vairāk spēles? Ja tas pats. Skaidrs, bet ar lielu prieku paziņoju. Kartrišs ir interesants un kartrišs strādā. Interesants ar to vienu spēli Challenger. Lion Kings, NBA Jam, Jurassic Park, Super Mario Brāļi 3, Felix Kaķis un Tiny Toons. Var dziedāt līdzi. Man ļoti patīk, ka skaņu celiņš ir ļoti, ļoti precīzs un līdzīgs oriģinālajam. Bet redzi, tā rēkšana, acīm redzot, tas Famicoms, jeb NES, viņš nevar to izpildīt. Bet grafiski, ja tu esi spēlējis oriģinālo versiju uz kaut kāda Mega Drive vai uz Super Nintendo, tad tu zinās, ka ir stipri līdzīgi. Kad es biju sīks, šo spēli sauca tas Mario, kurš var par lapsiņu pārvērsties. Tāpēc, ka te bija tādi kostīmi, ja es pareizi atceros. Bet nopietni, es šo neesmu spēlējis, tāpēc es neesmu īstais, kurš par to varētu komentēt. Vai nešķiet jocīgi, ka es neesmu spēlējis vienu no klasiskākajām NES spēlēm? Grafiski iespaidīgi. Kurš esmu es? Rekur. Ok, man iemet, tāpēc, ka es nesapratu neko. Šī ir piespēle, un tad es trīnīti metu, neiemetu. Out of bounds. Bet forši šitās mazās animācīņas. Starp citu, es viņu diezgan nesen pat spēlēju. Un, man liekas, pat izgāju, bet es viņu izgāju ar seiviem. Kas te ir lielākā neraža? Šajā spēlē tev ir jāsavāc tādas šīs te olas. Un pēc tam, kad tu esi savācis viņas tur visas tajā teritorijā, tu vari ieiet tādā vietā, kur tu dabūni atslēgu un bla bla bla. Un vari atvērt vārtus, lai tiktu prom. Kas šeit ir tīzla lieta, ir tā, ka ir tādi, tā saucamie power-upi, kaut kādi tur ieroči vai kastītēs, bet tu, kad ņem, tu nezini, kas būs kastītē. Viņas nav randomā, tu vari iemācīties, kurā kastītē ir kas, bet tā, kad tu pirmo reizi spēlē, tad tu vari paņemt tādu kastīti, kurā iekšā ir sprākstvielas, un tu vienkārši zaudē dzīvību. Tas, man liekas, ir tāds, šodien tik tīzlvers spēles netaisa. Kaut kur ir palikusi viena tā ola, rekur, sviests. Un tagad es, kad viņas visas savācu, es varu tikt iekšā durvīs, un šķiet durvis bija šīs.
Bet varbūt man no sākuma bija jāatver tās. Nē, uzreiz es tiek iekšā. Redzi? Tā, un tagad es varu pieiet pie termināļa, jo es esmu visās ēkās, visur tās olas savācis. Un rekur, main gate is open. Un tas, kas ir jāizdara, ir vienkārši jāizskrien atpakaļ. Te ir kaut kādi 7 vai 8 līmeņi un ar diezgan komplicētiem bossiem. Rekur vārtu, un es beidzot tiek iekšā tajā jūras laikmetu parkā. Šis, piemēram, ir diezgan pretīgs boss. Tev ir jātiek cauri šitiem triceratopi, tā viņi saucās. Bet viņi tev visu laiku uzkāpj. Un vienīgais, kā tu vari izdzīvot, ir skriet. Nu, tā kā prom ar viņiem. Izskatās, ka es neiziešu. Galvenais, ka laukumam vēl pa vidu ir salikt tādi akmeņi, lai tev pavisam čakarē āvēni. Neticam, izgāju. Un otrais līmenis bija, līdzīgs. Arī foršs soundtracks, bet es atceros, ka bija līmenis, kur jābrauc ar laivu. Varbūt tas bija šis? Es zinu, ka mēs skatījāmies Feliks, bet es vienmēr gribu izmantot iespēju drusku viņu uzspēlēt. Tas ir kaut kāds cits tainītūns. Tas nav klasiskais. Happy birthday, Bugs. Šitas arī, viņš bija spēlējams, bet viņš ir tāds manām vienkāršāks. Šis izskatās pēc kaut kāda Game Boy porta. Es pazaudēju āmuru. Forši. Un tas scrollings arī tāds bišķi saraustīts. Ja tu skaties uz zaķīti, viss ir forši, bet ja tu skaties uz līmeni, viss ņirb kaut kā. Es nezinu, vai redzat. Super! New 2001. Šitas ir labs sākums. Jūs bijāt redzējuši tādu kartridžu intro? Mazais lauvēns uzreiz bišķi krīt nost. Atkal, tas ir 9.999.999 spēles vienā. Viņi pat nav iespringuši uzlikt spēlēm kārtas numuru. Tu nemaz nezini, cik daudz tu scrollē. Un es to nabagu lauviņu izglābt nevaru. Dahans vēl, Gunman's Clay Shoot, Gunman's Tanks. Doktors Mario ir Doktors Mario? Jā. Mēs viņu tikko skatījāmies. Tanki atkal būs kaut kādi slimi, ja? Jā, tanka A 1990. Kas bija vainas normāliem tankiem? Mario L. Klasiskais. Ja mēs visas šaušanas uztveram par vienu spēli, tad te ir 4 spēles iekšā. Bet žetons kartridžam par intro. No vienas puses fantastiski. No 3 kartridžiem 3 strādāja. Bet no otras visas mazās spēlītes. Jums nepaliek iespējas, ka ir kaut kāds salons, videospēļu salons, kur ir maiņas kartridži, un pirms aizklapēšanās tur ir palikuši tikai tie, ko cilvēki ir iemainījuši iekšā. Tā kā ne tos foršākos. Kur ir lielās spēles? Varbūt šeit? Čipdēls, Sniega barāļi, Ninja Cat un Pokemon. Man īstenībā bija palicis prātā, ka mēs spēlējām normālas spēles un ļoti bieži bija tā, ka tie nosaukumi bija savādāk, tie visi bija kaut kādi haki un tam līdzīgi. Izčakarētas spēles priekš autortiesību apiešanas kaut kādās taizemēs. Bet ne jau tā kā visi kartiģi ir, pilnīgi visi ir jocīgie. Pokemon. Pocket Monster. Kas tas ir? Šādu es redzu pirmo reizi. Es varu lekt un sist ar tādu zibeni pa visu ekrānu. Koks. Šis ir rīktīgi interesanti. Kas? Kas te ir jādara? Rekur nākas pa maizes batons. Kur ir sarežģītība, ja es vienkārši varu spērt ar zibeni? Es uzrāvos kaut kam un es vairs nevaru spērt ar zibeni. Ja es lecu virsū? Virsū var lekt. Vadāmība nav vistīzlākā pasaulē. Man iztērējās tie zībeņi. Man te tāda pūdele apakšā parādījās. Bāc, viņa bija uz skaitu. Es neesmu pieredzis pie tā, cik tālu viņš lec.
Sniega brāļi! Tad tas noslēpums ir, ka tu gribi pēc iespējas vairāk tos čalīšus, lai viņi ar to bumbu notriec citus, un tad izkrīt visādi bonusi. Arī šitās pudeles, piemēram. Ja tu paņem to pudeli, tad šāviens paliek labāks. Man palika lielāki tās pikas. Vienīgā Sniega brāļa problēma bija tāda, kājiņas ātrāk skrienu, bija tāda, ka tur pēc tam vēlāk bija tāda līmeņa, kuros tu negribi iekrist iekšā tādā aizā. Šī spēle diezgan forša divatā, un man patīk, ka tur ir boss arī. Un tagad vajadzēja ar turbo pogu ātri šaut, jo tad punkti nāk. To es atceros. Īsts čipandēls, bez nekādiem šitiem hakiem un krapniecību. Īstais Rescue Rangers. Un uz šodienas kolekcija ir vienkārši nepārspējama. Pat ir ko spēlēt. Ninja Cat, Samurai Ninja Cat? Šo spēli es jau rādīju vienā no iepriekšējiem vidikiem, bet galvenais, ka viņi ir reta, bet visā šajā kolekcijā ir daudz populārāks un biežāks spēles, ko es vispār neredzu. Savukārt Samurai Ninja Cat ir jau 2. vai 3. reizi šajā kaudzītē. Tā ir kaut kāda jocīga spēļu izlase. Katrā gadījumā brīnišķīgs kārtiņš, šis ir rītīgi labs. Pokemon Yellow version. Kas tas tāds būs? Uz kartridža man liekas, ka otrais simbols ir hieroglifs ar roku rakstīts. Šis ir Tiny Toon ekrāns. Es biju redzējis Pokemonus Mario, es biju redzējis Pokemonu vienkārši savu spēli, bet rekur ir, es neatceros, kā tie tēli saucās. Bija pīlīte, tad bija tas, kas visu apēd, tas Manian Devils, un šito kaķīti es neatceros. Man liekas, mēs viņu tā arī saucam par kaķīti. Ej, nost, pasties uz to Pokemonu. Tas ir labs. Viņš uz vietas staigā. Un viņš, kad iet, kad viņš pietupjās, viņš ir plakans kā dēlis. Un viņš, kad lec, viņš paliek vienkārši par ķebli. Labi, nu tagad, protams, intriga ir, par ko viņš pārvērtīsies tad, kad viņš paņems to power-upu, lai pārvērstos par pīlīti. Pagaid, man tagad par šito antresolu arī jāspēlē? Bet es gribu būt tā pīlīte. Nu, vot, tagad viņš ir normāls pīlīte. Galvenais opcija ir atpakaļ pārvērsties par zaķi. Bet tas jau nebūs zaķis, vai ne? Nu, lūk, šī ir brīnišķīga, fantastiska spēle, bet viņa ir ārkārtīgi gara, un viņa ir ļoti grūta uz beigām. Nu, tā kā rīktīgi grūta. Nu, labi, kāds teiks, ka nē, es vispār izēju īzīt. Nu, tu, jā, es nē. Apakaļ par Pokemonu, protams. Šis ir labs. Nu, labi, tagad ieiešu pie Porkī, ko tas teiks. Hi, I'm Hampton. I am Pikachu. Uzvārds viņam ir Čū, laikam, ja? Toms un Džerijs. Bet Toms un Džerijs ir šis te kartridžs ar izplatītājs poligrāfijas service centrs 1,95. Nu, rekur, un cilvēki atkal teica, Toms un Džerijs patīk un forši. Var jau būt, ka tas vienkārši, es esmu tik skeptisks, tāpēc, ka es šodien viņu spēlēju. Joe Max. Spēlējis esmu. Īstenībā uz NES man daudz labāk patika Simpsoni, bet Flintstoni. Pareizi, bija taču arī Simpsons spēle. Bet jā, man patika Flintstoni. Joe Max likās tāds, tāpēc, ka es no sākuma viņu redzēju uz Segas. Jā, šeit man nepatika tā vadība. Viņš ir tik, kā lai to pasaka, tāds klamzī. Viņš tik bremzēti vadās. Protams, spēlēt var, bet uz NES ir daudz kvalitatīvākas spēles. Šim dinozauram bija jābūt lielam. Teiksim tā, es neesmu totālā sajūsmā, bet, spēle strādā. Slikti. Un platīte ir vispār iekšā. Un šis ir pats minimālismu kalngals. Pasties uz to platīti. Skaties, es ņemu strādājošu kartridžu.
tā plata ir tikpat gara, kā strādājošam. Bet viņi ir ietaupījuši, te nav tās maliņas. Es pirmo reizi redzu tādu kartridžu. Zini, kartridžiem parasti, viņi pēc šīs vietas paliek platāki. Gribētos teikt, fucking cirkus, fucking Čārlijs, bet viņš jau kādu laiku nav bijis redzēts. Super Mario. Tu redzēji, kā spēle ieslēdzās lēnām? Skaties. Es spiežu, skaties. Un viņš lēnām izdziest. Viņi pat ir iespringuši kaut kādu animāciju pielikt. Sokers tas pats? Jā, ok, šito mēs redzējām, puikas skrien. Forši. Labs sokers. Olympik 2008. Track and Fields. Pultis neplēsīsim. Galaksians skaidrs. Pika. Kā Pikachu, ja? Šis kartiņš viss. Viņš automātiski iet labo klasifikācijā. Tā, es mēģināšu pagriezt, lai jums nav šitie te viļņi. Un saprotu, ka es tos viļņus varu mainīt pēc tā, kā es zūmoju. Skaties, es iezūmoju, parādās, foršs efekts, un ne? Samazinās. Un tagad pavisam tu pazūd, šitā atstāšu. Nav runa par asumu vai to, cik pievelts. Vecais burgerīts, man viņš pietrūka. Es neatceros, viņš ir tieši tāds pats, bet... Pagaid, te bija sēna. Bļā, šits ir labs. Ziniet, man jāspēlē Mario, es spēlēju šito. Pika, pika. Un šis izskatās vismaz pēc tāda mīlīga Pikachu atšķirībā no tā vājprāta zirga, ko es tikko dzenāju. Nē. Labi, un te ir atkal miljons spēles. 900. Īstenībā tinam uz atpakaļ. Pika 999. Šis līmenis kāds būs? Pikachu. Ar ko viņš atšķirās? Tas nav pat nekāds tālāks līmenis. Viņš patiesībā vispār ir salauzts. Šim kartridžam ir nepieciešams nomainīt korpusu. Es jau nevaru neko nomainīt, tāpēc, ka, skaties, viņam ir šidā te jāsēž virsū. Te bija jābūt diviem tādiem puļķīšiem. Viens ir, otrs nav. Un problēma ir tāda, ka tikai šim kartridžam te ir tādi puļķīši. Citiem kartridžiem nav. Viņi nav vienādi iekšā. Viņi ir būvēti atbilstoši tai, kādai platē jābūt. Tās plates, kurām šeit ir maliņa, tās aizāķējas ar tādiem malas sūdiņiem. Mans uzdevums ir uzkausēt vienkārši tādu sūdu, uz kura var uzspraust kartridžu. Viņam nav jābūt ne smukam, ne simetriskam, ne apaļam, nekādā ziņā vispār jēdzīgam. Jā, jau ir ciets. Tagad. Tipa ir virsū. Man jau nevajag, lai viņš būtu regulāri atverams. Man vajag, lai viņš vienreiz turās ciet un kartiņš turās iekšā un viss. Viss ģeniālais ir vienkārši, bet ne viss vienkāršais ir ģeniāls. Šis ir vienkāršais, nevis ģeniālais. Tā kā jauns, Tu pat nenojaut, ka šeit bišķiņ maliņā ir tā kā skočiņš. Ja, un tagad atklāts jautājums, vai viņš vēl strādā. Ja? Kāpēc viņš... iespraust var? Šim kartridžam jānomaina korpus pavisam, bet tas nozīmē, ka jāiet cauri visiem beigtajiem kartridžiem un jāskatās, kuram korpus dar. Jo viņš jau pat šidā, viņš ir tik plāniņš. Es viņu varētu tagad pārlauzt šitā ar diviem pirkstiem. Un nevis tas, ka es būtu baigs stiprais. Viņš ne no kā vairs nesastāv. Izbalējusi bļemba Darkwing Ducks, Triple Annual Dace, Spy vs. Spy, Mickey Mouse, Seikros un Magic Blocks. Mums nav bijis Spy vs. Spy, man liekas, šitajā kolekcijā vēl. Un Tailspin arī nav bijis. Nestrādāšanas kvotu iztērēja jau iepriekšējais kartridžs. Super. Tātad Darkwing Ducks. Man viņš vienkārši briesmīgi patika bērnībā. Es viņu mācījos bezmaz no galvas. Nevis bezmaz, bet es viņu iemācījos no galvas. Es
slavenais Tailspin. Šitā bija forša spēle, bet es biju pārsteigts, ka mani draugi, viņi spēlēja daudz grūtāk nekā es. Un izrādās tāpēc, ka man bija bērnībā tāds kartričs, kur viņam bija uzhakots šaušana, viņš šāva daudz ātrāk. Es zinu, ka tur pēc tam tos power-ups var nopirkt. Uzkačāt šāvienu un visu pārējo. Šā spēlē bija forši power-upi. Man patīk spēles, kur var upgradeot savu tēlu. Čipundēls. Kurš? Pirmais. Spy vs. Spy. Es šito nekad neesmu mācējis spēli. Viņa ir populāra un viņa bija uz visādām konsolēm un datoriem arī. Un tur tas noslēpums ir tāds, ka tu vari slēpt visādus spridzekļus kartē. Tu pieeji, kur kaut kādu mīnu ieliec vai atsperi. Redzi zem gleznas, es esmu augšējais čels. Nu, tā sāls ir tāda. Tu liec visādas mīnas un atsperes un visādus trikus un visādas cūcības visādās vietās, kur varētu būt noslēpts čemodāns. Tad, kad tas čemodāns ir atrasts, tev ir jāatrod izeju uz lidostu. Un pa vidām tas pretinieks arī tur vazājās, un viņam ir tāds nazīts un blablabla. Spēle ir sarežģīta, bet ja piešaujās, viņa diezgan interesanti ir. Mickey Mouse. Nu, lūk, un tagad, pagājušajā video es rādīju, kad spēle sākas mežā. Tu funhouse, un viņai jāsākas mājiņā, kurā es dabūnu ieroci, ar kuru es pēc tam varu spēlēt tajā mežā. Man taču nav ar ko šaut šobrīd. Vai tiešām es tā kļūdos? Viss sākas tādā mājā, kurā mēs kāpjam kopā pa trepēm, un es tiešām tik tālu jau būtu demence jau, viss beidzos. Šajā līmenī man jau bija jābūt ierocim, ar kuru es varu sašaut vietas, kurās var būt slepenie visādi power-upi un viss kaut kas. Tas nav funhouse. Tas ir kaut kāds tur tricky woods. Un Magic Box. Kolosāls kartričs strādā ļoti labs. Ubisoft esot atcēlis jauno Prince of Persia. Nav taisnība, kur viņš ir. Jaunais. Sūds tāds. Izplatītājs poligrāfijas servis centrs. Lats 95. Un tas ir īstais Prince of Persia. Klausies, apakšā ir gliči. Gliči ar vien skarbāki. Kā šito definēt? Strādā spēle vai nestrādā? Viņai it kā paliek labāk, bet man interesē tur apakšā tas. Bet viņa aizgāja, dzi? Uzsila vai? Labi, Prince of Persia strādā. Šodien viss spēles strādā. Interesanti, ka Fočuks, kamera, viņa atpazīst sejšu kartriģu un viņa pēc tā fokusē. Šitie, kas ir uzzīmēti, man liekas, tas ir Starship Troopers no filmas. Tā bija forša filma, bet spēle saucās Super Robin Hood un 1999. gads. Es ieraudzīju tikko spraitu, kur bija uzzīmēta sieviete. Tas 100% nav no tā Robin Hooda. Bet te ir problēma ar kartriģu kastīti. Kastīte ir pavisam skumja. Kāpēc jāiekrakšķās katru reizi, kad es iespraužu? Klausies, kāds Robins Hoods? Kas tas ir? Tas nav. Kā tas saucās? Redzi šitas augšā mērkaķa seja? Tas nebija Bebops, tas nebija Samurai Champloo, tas bija... tās bļāviens, tā Japāņu animācija, kur čels skraidīja. Kaut kāds popo, bobo. Šitādus arī nesu spēlējis. Kas tas ir tagad?
Kamēr es spēlēju, es mēģināšu atcerēties, kā viņš saucās. Tā, forši viena dzīvība. Nu, viņš tāds 60 gadu tipa spiegu seriāls. Kontra NBA Jam un Double Dragon. NBA Jam gan jau būs tas pats basketbols, ko mēs tikko skatījāmies. Un Battlefields un Double... Es kā palaižu, viņš restartējas. Es pirmo reizi redzu kartiņš, kas restartējas. Labi, basketbolu. Nokarās. Un kontra. Nopietni, es nespēju to resetu. Bet toties pasties, kas par kartridžu ir vērts pačakarēt. Es tāpat kā iepriekšējiem noiešu ar alvu un pastīšos, varbūt kāds no tiem kondiķiem te ir. Viens izskatās bišķi saplēsts. Iziesim cauri, apsīsimies. No sākuma riktīgi paslinko. Es nepētīju šīs te Zener diodas un rezistors un kondensators. Es no sākuma vienkārši nogāju visām kājām ar alvu pāri. Tas tiešām ir Battletoads pret Double Dragon. Nu, šī ir vispār zinām laba spēle, tur nav diskusija. Tāds beatemapiņš šausmīgi grūts, man viņi nekad nav padavušies. Double Dribble. Bet vai nebija tā, ka Double Dribbles arī bija labs? Un tagad es nesaprotu, vai šis ir artefakts, vai tā viņi simbolizē cilvēkus, kas plūst uz spēļu zāli. Redzi? Double Dribbles neiet. Nu, kontrai nebija jābūt uzreiz ar šitiem power-upiem. Un resetojās. Atkal sākās tā pati problēma. Izskatījās tik daudz sološi. Viņš sasilst vai kas viņam ir? Vai arī viņš atdziest, es viņu tikko lodēju. Ja šitajā kartičā būtu tikai čipi, es viņu mēģinātu salabot, es mēģinātu izcelt visu čipus ārā, notīrīt, iebīdīt apakaļ, varbūt skatītos ar osciloskopu, kur kādas signāls staigā un iespējams, ka iet cauri visām komponentēm, bet par cik ir divi šie pilieni, es necīnīšos. Tas ir gan bezcers. Žēl, spēles bija labas, bet no to kaudzes es sadalīju divās daļās, un no tās kaudzes šis ir pirmais, kas neiet. Nu labi. Un es arī negribu, piemēram, es paziņošu, redzi, viņš tagad strādā, viņš aiziet, un pieņemsim, tas kartiģu īpašnieks uzsit gaisā šo kartiģu. Un tad jaunais pircējs tiek apčakarēts. Nu nē, labāk zināt, ka šis neiet. Harijs Poters. Šeit ir Double Dragons, Power Ranger un Street Fighters. Spriežot pēc tā, ka kartiģu vispār ciet nevar dabūt, un plata nelien konsolē, sadraukties nav nekāda iemesla. Iegāja. Un baltais. Sasperjots. Nu jā, un draugs poligrāfijas servisa centrs. Ui. Pēc iztīrīšanas strādā. Harijs leģenda. The fuck viņam ir pat... pasties. Ar mūziku. Un Harry Pottera. Tas ir labs. Es kaut ko tādu nekad neesmu redzējis. Paskaties te augšā uz to krīpu. Stage 1 Harry Potter. Part 1 At Home, Island, Subway, Train at School. Labi, Harry's Legend. A breeze ruffled the neat edges of private drive, which lay silent and tidy under the inky sky. Tas ir kaut kāds ar eskins. Parasti Japāņi spēlēs šāds mājas. Harry rolled over inside his blankets without one small heart. Bļāviens, Harijs Poters, pasties kāds lokiks. Es nevaru paspēt iesist. Nu, Harijs vadās šausmīgi. Bet then again, viņš arī nebija nekāds fighters. Es nesaprotu, kā ir paredzēts iespērt sikspārnim. Un kas tas ir? Tas bračka tas? Tu atceries to, kur Harijs Poters ar kājas pārdīja to brāli? Jo Harijs Poters jau bija sūdīgais.
Interesanti, kas šī spēle ir oriģināla. Ja kāds zina, uzrakstiet. Tas nevar būt kaut kāds Prince of Persia? Persijas princis, ķipa. Stāvus viņš var tikai... Ja pietupjās, viņš var sist uz priekšu, ok. Tik šausmīgi štruntīga spēle. Kaut kāda sala. Bet jā, katrā gadījumā nekas šāds nebija redzēts. Bet, lai kas ir šī spēle oriģināli, ja tiešām tas sitiens ar kāju ir viss, kas viņam ir, nu viņi ir traģiski. Tie hitbox ir vienkārši briesmīgi. Kas tur bija 4,5 vilcienu stacijas, un te atkal man jāspārda. Bija tā banka, kur tie goblini tur tusē. Varbūt šis ir brauciens uz to banku. Pirmkārt, pretiniekiem jāsit miljonus reizes. Otrkārt, sitiens ir, varbūt vistīzlākais. Bet kā tu izdomāji? Nē, davai uztaisīsim, lai tas čals sit tikai uz leju. Un viņam pēc tam, kad viņam trāpa, viņam nav pilnīgi nekāds tas recovery time. Nē, paldies. SD Fighters. Tas būs Jā, šī ir brīnišķīga spēle. Ļoti patīk. Šo gan es esmu izgājuši. Šo visi ir izgājuši. Mighty Final Fight, tā ir automāta spēle, bet viņa ir kolosāla arī uz Sega CD. Un šī ir viena no tām spēlēm, ko es spēlēju arī uz spēļu automātiem. Šajā spēlē tu pat dabūni level ups, un tev parādās vairāk sitienu un tādā stilā. Te bija tas noslēpums, ka visefektīvāks ir divreiz uzšaut, paņemt, divreiz iesita galvu un tad aizmest. Tādā veidā tu pretiniekam visvairāk atņem vienā piegājienā dzīvību. Double Dragons. Bet tas ir īstais Double Dragons. Šai spēlē daudz piekritēju, bet es neesmu no tiem. Man viņa vienmēr likusies tāda, viņa tā kā grūti vadās, un tā reakcija ir diezgan lēna. Un ar reakciju es domāju, tā atsaucība, cik ātri tas tēls darbojās. Kāpēc viņš sit? Kā man panākt, lai viņš, saprot, vienā pusē ir pretinieks? Viņš sitīs uz aizmuguru, Nē, tas ir kaut kāds idiotisms. Kas man ir jāizdara? Un Power Rangeri. Tā, nezinu, kāda ir atšķirība? Jā. Šis gan, man liekas, ir spēlēts. Un es piedāvāju viņu spēlēt tieši šitādu japāņu valodā. Vai ķīniešu? Tas ir japāņu, vai ne? Jā, šo es atceros. Es nekad neesmu tālu ticis, nekad neesmu baigi sapratis. Tur varēja kaut kā pārslēgt tos, vai arī ne uzreiz, bet pēc tam pārslēdz kaut kā. Bet nebija tā, ka tev vienmēr jāspēlē šito dzelteno. Rocking Cats, bet ir neliela problēma, kāpēc viņš ir vaļā. Un galvenais, ka viņam visas ķepiņas ir. Kāpēc viņš bija vaļā? Man šausmīgi patīk Rocking Cats. Viena no manām mīļākajām spēlēm uz NES bija kādreiz. Un ir arī joprojām. Otra mīļākā spēle ir baltais ekrāns, protams. Kāds no jums atcerās Rocking Cats? Tas ir tāds kaķītis, un viņš bija baigi interesants vadībā. Pirmkārt, tu vari sist visos virzienos. 8 virzieni, kādos tu vari sist. Otrais, ja tu precīzi laikā uzsit uz leju, tu vari atspērties. Otrs ir, ja tu turi to sišanas pogu, viņš izvelk šitādu roku, ar ko var satvert priekšmetus. Un treškārt, tikko redzēju, ja tu iesit pa kaut kādām maliņām, tad tu vari šitā iegriezties. Un skaties, redzi, tās tantes met pa loku tādas puķpodas. Es varu paņemt to puķpodu un iemest sīkiem rupucim. Ja tu esi ļoti veikls ar pulti, tad šajā spēlē tu tālu tiksi. Bosiņš.
please. Es tā miglaini atceros, kā viņi bija jāspēlē, tāpēc bišķiņi varbūt nesanāk tik labi. Man patīk, ka tas skrituļdēls seko man. Stilīgi bači nosprāgt, tieši pie bossa. Reku boss. Šitas ir pats it kā galvenais sliktais tajā spēlē. Te prožektori izrādās ir lielāka problēma, kā tas suns. Viena nots, otra nots pa purnu. Au. Es viņu vienmēr tik ilgi situ. Beidzot. Thank you, Willie. I love you. I only did what I had to do. Un tā tu izglābi to meiteni katrā tajā televīzijas kanālā. Un tas katrs ir tā kā savu atsevišķu spēlīt. Šausmīgi patīk šī spēle. Un te visā kartiģē ir tikai viena spēle, bet viņi strādā un tā ir forša spēle. Noniecināt citu cilvēku daļradi ir slikts stils. Tāpēc nebūsim pārāk kritiski par Sidewinder 2 kartiģu, kas ir acīm redzami krāsots ar flomasteriem. Tā, šis bija sirsnīgi netīrs. Joprojām balts. Kas ir ar Sidewinder? Tā, atkal vecā mazā rauksteklība. Kas tas ir? Top Gun! Ej nost, es zinu Top Gun. Top Gun zinu visi. Es neesmu no tiem, kas māka tos lidmašīnu ne pacelt, ne nolaist. Jā, tūlīt cilvēki bļaus, ka tā ir labākā spēle pasaulē, es ticu. Bet es nemāku. Tas nav bišķi tāds tā kā Sky Destroyers tikai no kabīnes. Tā, radars man ir. Mani sašāva. Kāpēc tā spēle iet tik drausmīgi ātri? Tā, tas kā viņa darbojas un grozās, to es sapratu. Silkworm, Adams Family, Double Dragon 4 un Turtle Ninja. Beidzot Turtley. Un jāsaka Turtlesi, nevis Turtles. Turtlesi. 23-1, nekā 4-1. Super Mario 2 parastais Mario. Es nezinu, kāpēc viņš dažreiz izskatās pilnīgi savādāk. Adventure Islands. Ir arī Adventure Islands. Kāpēc gļuki? Skaties, Tetris ir sagļušīs, tas ir skaidrs, viss fine. Bet rekur ir tāds maziņš paletes spraits Nintendo joysticks. Joystickā. Stilīgi. Fucking Circus, fucking Charlies. Labi, Tetris, kas nav sačakarēts. Kāpēc tikai Tetris neiet? Zin, kā varētu teikt, rekur atkal kartišķi, tur kaut kāda rāmi, kaut kas tur viss beigts viņam vāks. Nē, ja viena spēle gļučī, tad tas skaidrs, ka ar to vienu spēli ir problēmas. Kartišķi nav īstais kastīte, bet uzskatām, ka viņš strādā. 2-1 Bad Dudes un Jungle Books. Tā, Jungle Books, protams, strādā. Es viņu negribu vairs redzēt. Wolverine, Marvel, Bad Dudes, kur ir LGN? Tas ir Wolverines, tas ir X-meņi. Viņš ir kinda bad, bet tas nav... Kas te par čalīšanu, kas pēkšņi parādās? Un es viņus nevaru vispār sist, man tikai hitpoint nāk nost. 4-1 kaut kas NBA. Kurš būs? Nē, pilnīgi cits basketbols. Un kas tas ir? Tas nav double dribble, tas nav tas NBA Jams. Taito arēnā. Nē, šis ir redzēts. Šis bija redzēts. Es šito zīmējumu atceros. Un šitas pat nebija baigi izlaist. Es pat manā video, kaut kādā no maniem video šitā spēle vienā vietā ir. Tas bija, kas iemetis ar citu nevis kompis. Es nezinu, vai vērts teikt, bet uz šīs konsoles kombats nekad nav bijis. Bet tas zīmējums ir diezgan līdzīgs, ne? Tā figūra. Viņa nav perfekta apaļa. Un es nesaprotu, ko viņi man tagad piedāvā. Uzreiz var paņemt Goro, kaut kāds tas laikam Kentaro.
Tā, nezinu, kas tie par bomāriem tie apkārt visi. Kur ir Sub-Zero? Rekur? Šito meldiņu atceros. Es esmu šitās briesmas spēlējis. Postīs kādas asins tieši tā kā īstais. Un tagad ar šo brīnišķīgo dziesmu fonā es pastāstīšu šīs spēles stāstu. Kāpēc viņu atceros? Uz Tālīnas ielas video spēļu salonā bija Segas. Tu samaksāji 50 centus un tu varēji spēlēt, laikam, pusstundu un lats bija stunda. Te nebija centi, tie bija santīmi. Nu, kaut kā tā bija. Vai 50 santīmi stundu un 25 nav svarīgi. Īsāk sakot, visi pavilkušies uz pirmo kombatu. Šausmīgi visiem patīk Mortal Kombat 1. Mēs spēlējam, tur mācāmies visādas sitienas vispārējais. Pēc tam sākas Mortal Kombat 2, un mani senči joprojām nevar atļauties Segu, es nevaru atļauties Segu, un šausmīgi gribās. Kombats ir vispār pašā topā. Un pēkšņi man vien čomaks parāda, ka rekur uz tava Hitex, kas tev mājās ir žilitoniem, zelteniem kartiģiem, ir kombats. Un šis bija pirmais kombats, ko es redzēju. Un mēs vēl bijām tik naivi, ka mēs ar čaļiem runājām. Bet varbūt ir. Protams, viņš būs bišķi štruntīgāks, bet varbūt labs. Es dzimšanas dienā paņemu 12 lati. Tobrīd maksāja 12 lati kartiģi. Kartiģi bija drausmīgi dārgs. Prieks 12 lati bija milzīga nauda. Man mamma iedod tos 12 latus, es skrienu uz sporta pilu pie čaļa, un es saku viņam, gribu to kombatu. Bet viņš ir tiešām tā kā īstais. Un tas čalis saka, jā, asins šķīst, viss, kombats visiem kombatiem. Protams, nenormāli priecīgs. Samaksāju, aizskrēju mājās, iespraušu konsolē un redzu šo. Vienkārši vilšanās nenormāli, negribu un pretīgi, bezmaz raudens nāk. Aizsau maziņš. Nekas ņēmu kartiģu rociņā, skrien apakaļ uz sporta pilu, saku vecim, nedara, šito nē. Un viņš nelaimīgais mirla vēl kaut kādu pārsteigumu tēlo. Protams, ka bērns atskrien apakaļ samainīt. Tas ir vaiprāts. Tam nav nekāda sakara kombatu. Tas ir kaut kas attāli līdzīgs. It sevišķi ar trešo. Šis īstenībā ir otrā kombata arēna tie cilvēki. Bet redz, viņi tur kaut ko centušies, tur asins šķīst. Šis iespējams ir vēlāks roms, tāpēc viņam tas trīnieks priekšā. Tad, kad es pirku savējo, es neatceros, viņš saucās pirmais vai otrais kombats, bet šī ir labākā Mortal Kombat versija uz NES. Viņa tāpat ir drausmīgs mēsls, nespēlējama, nebaudāma, bet labākā versija. Un tas vecais mērkaķis man saka, kas tu domā, mēs te esam videospēļu zāle, te jau nav nekāda noma. Es saku, labi, bet samainīt uz citu kārtiģu. Un tad es samainīju uz kārtiģu, kas man šausmīgi patika. Es atceros tikai to, ka tajā kārtiģā bija iekšā Contraforce. Tā kontra, kur pa lidmašīnām var staigāt no augšas, tā foršā kontra, tā kontra man vismaz no 8-bitu kontrām patīk vislabāk. Un tur bija iekšā Wacky Races, ko mēs ar māsu malām 1000 reizes, un pārējās divas spēles arī bija labas. Tur kaut kāda bruņupuča ninja vai kaut kas tāds. Samainīt to kārtiģu pret kārtiģu ar vienu šo te kombatu iekšā, tas bija mans labākais vispār darījums dzīvē. Tur reāli šitā ir drāza. Un tāpēc tev dienas padoms. Ja tev ir tikai žilitons un šausmīgi gribās kombatu, nepērc. Sakrāj naudu, nopērc Segu. Mēs ejam tālāk ar Street Fighter. Konī. Šis jau būs nenormāli labāks Street Fighters. Es jau zinu, pasties, te 500 spēlētāji, tu vari paņemt 15 dažādus gailus un 17 M-Bisons un Dalšimus un, Dievs, vaiprāts kaut kāds. Bleh. Un kas ir Fighter hockey? Mazie Japāņi. Ir mazo Japāņu hokejs? Jā! Kā viņš saucās? Kaut kādi gļuki tur bija. Es hokeju nekad neesmu spēlējis. Kur ir mans spēlētājs? Rekur. Aivāns. Te ir visādi super sitieni. Man bija šī tāda tautas bumba. Tā man briesmīgi patīk. Es domāju, ka hokeju arī iemācītos. Kāpēc tu pamet vienkārši gaisā? Skrien uz vārtiem, skrien. 61. Kas tas ir? Man tā patīk šitie te. Iedomājies, maziņš bērniņš ar zīmīti SOS uz peldriņķa laikam un priekšā bruņupucis. Un tur uzrakst 0507. Kāpēc? Circus Chablī. To neuzspēlēsim. F1 arī nē.
Karateku tikko spēlēju 60 spēles, vesela kaudze variantiem Circus Chablis. Pirmā formula – karateka, strādā karateka. Kāpēc viņš saka karateka? Tas ir Formation Z. Tā ir spēle, kurā var sākt lidot ar lidmašīnu. Un pēc tam var staigāt pa zemi. Un kas tad ir Formation Z? Ir karateka sajaukt vietām. Vēl mērkaķi. Nē, pārāk daudz sāpīgi atmiņu. Star Force. To gan es zinu. Šis bija foršs šmupiņš. Viņš baigi labi vadās, kas ir it kā superīgi, bet viņam ir problēma tāda, ka viņš varbūt par labu vadās. Kas tie bija pa burtiņiem? Tie nebija power-upi. Jā, piemēram, Gunnak. Kāpēc šajā kaudzē nebija neviens Gunnak, kas man patika šmups? Mahjonga? Nu jā, forši tea time. Nē, Mahjonga būs, jā, es esmu pa stulbu. Star Force, ok, karateka, Circus Chablis, Makros atkal. Makros tas pats? Makros ir tā spēlīta. Makros ir tāds šmups, ko var iziet. Viņš ir salīdzinoši īsts un vienkārši, bet viņš sāk tīties uz riņķi. Makros ir tāda milzīga multeņa sērija, ārkārtīgi slavena. Ar multenēm visi šitie anime fani tagad kliedz, tā nav multene, tā ir kaut kāda tur manga. Bet nu jā, jūs sapratāt domu. Mikijs Safari. Mikijs Safari taču bija kaut kāda bērnu mācību spēlīte. Tā ir interesanta maza spēlīte, bet viņa ir tā kā, tā nav tā kā dzīvība un tu nevari satraumēties. Šo spēlīt nevar neiziet, tā ir domāta bērniem, vienkārši tādu izglītojošu, vieglu, un man nekad nav bijuši iebildumi pret spēlēm, kuras var viegli iziet un kurās nevar nomirt. Ear, auss. Ar ko šis kartiņš ir tik īpašs? Pēdējais. Un uzreiz strādā. Visā šajā kaudzē nestrādāja, man šķiet 1 vai 2 kartiņi. Jūs dzirdējāt, ka Makros sākās ar šo pašu dziesmiņu? Tenis. Kas par tenisu? Kā viņš vicā? Beisbols. Mēs laikam nevienu beisbolu vēl neesam spēlējuši. Man liekas, arī šoreiz nespēlēsim, jo es nemāku. Es atsitu bumbu, es reāli atsitu bumbu, es nejokoju, es tas biju. Vilks aiznesa siventiņu, nu jūs suņi baidaties. Tā, šīs bultas iet taisni, bet ja tu paņem desu un uzbrauc pašā augšā, tad viņai trajektorija un es pakāsu tikko. Es kādreiz domāju, kas tā par stulbu skaņu tādu un tie taču tie vilciņi, kas gaudo. Un rekur te apakšā ir vilks, kas dažreiz iekož. Tas ir tas, kas tur aizskrēja. Man īstenībā drusciņš žēl to vilku. Es esmu spēlējis kaut ko, vai pat ne pašā Pojanā bija līmenis, kur tu par tiem vilciņiem spēlē, viņi stumi kaut kādu akmeni un galvenais, ka tā, kad tu kusties no augšas uz leju, redz patiesībā sivēna augšā strādā. Un viņai pat mainās tā animācija, viņu uz aizmuguru vai uz priekšu velk tevi. Lielais cūcis skrien pakaļ vilkam, nu tik slānīs. Te bija, kur vilciņi stūma tādu akmeni man virsū. Cūči priecīgi. Nu viss, vēlreiz. Milzīgs paldies PPK, milzīgs paldies Famicomam. Statistika beigās. Tā ir kaudze ar kartiģiem, kuri nestrādā. Tas ir viens krieva eksotiskais kartiģis. Tur stāv pāris platītes, kuras nestrādā.
testā platīts, kurš strādā, un šitie visi pārējā kaudze ir kartridži, kurš strādā. Es tiešām ceru, ka kādam patika, ka kādam bija interesanti. Tiekamies nākamajos projektiņos. Čau!